80,000 kucmēslu, kuri būtu tādā veidā kaut kā jāutilizē. Šeit hidrolīzes tvertnēs zem zemes tiek iebērti vistu mēsli, tie tiek sajaukti ar šķidrumu, ūdeni, sagatavoti, un tad jau pumpēt iekšā lielajās tvertnēs, kuros tiek maisīti, un aptuveni 30 dienu laikā tie izdala visu biogāzi, kas tajos ir iekšā. Tā kā šī te mēslu dozēšana un fermentācijas un biogāzes ražošanas process ir bez apstājas 24/7 visu gadu cauri, tad mums vajag stabilitāti, stabilu noturētu siltumu, un tas ir tas, kāpēc dabasgāze ir kā ideālais variants. Nav pārāvuma, nav nekas, mēs zinām, ka siltums būs, un par to nebūs jāuztrauc. Kā principā mums nekādu atkritumu no šī procesa neveidojās. Viena puse ir biogāze, kas tālāk aiziet biometānā, tiek iespiest tīklā, un tad tā fiziskā daļa, jeb mēsli, tiek pārstrādāti un sadalīti divu veidu mēslojumos, kas ir ļoti bagātīgi ar slāpekli, kāliju, fosforu, kas ir galvenie mikroelementi, lai augsne kļūtu bagātīgāka. Un tad to mēs atkal atdodam tālāk fermeriem.